ciemā teku meitas celt. Ciemā teku meitas celt. No rītiņa grumā. Jo mēs intensīvāk sitīsim, jo ātrāk tā eļļa sāks izdalīties. Tā. Vai jūtat smaržu? Ir jau pulverīts. Nu, par to malšanu. Tagad dod man cavu plaukstiņu šādu un pieliec mēlīti klāt. Tā, un jūs arī nāk. Kaņepes sēkliņas vajadzētu dot bērniem no pat gada vecuma. Vajag likumu izdot. Jo kaņepes sēkliņa ir tā, kas imūnsistēmu stiprina. 100-gadīgi koku piestiņi un labs garstāvoklis malē. Mīļās meitenes, kad nekas nav mājās un pēkšņi ierodas ciemiņi vai ļoti ātri vajag uztaisīt vakariņas ģimenei, jo es domāju, ka arī jūs esat aizņemtas saimnieces, vai ne? Tad ņemam šādu paciņu un pagatavosim mīklu un cepsim patriotiskos plāceņus. Beram saturu, visu saturu iekšā un ir vajadzīgs 300 ml ūdens. Un tagad mums tas viss ir kārtīgi jāsamājas. Liekam iekšā pozitīvas domas un ļausim šai masai 15 minūtes, lai uzbriest. Nu, tātad 15 minūtes ir pagājuši un mums ir izveidojusies tāda kā putriņa. Un šeit mēs pieliekam klāt nedaudz sarīvētu vai rupi sagrieztu sieru. Tas, kas kūst. Tā, un mīkla ir gatava. Ātri. No pakas var paēst visi ģimeni. Ar karotīti nedaudz piespiežat, ja, lai tā pankūciņa ir plānāka. Papulšat, jā. Nu, tad cienēties. Un sakat, vai garšos vai ne? Un no kā tad viņš ir, ja varbūt, ja nezinu? Kāpēc patriotiskais? Internetā izlasīju, kā latvieši Eiropā ir palikuši pēdējie, kas to palēko zirno cieņā tur. Pārējais tauts pāriet uz tiem turku zirņiem. Ir garšīgi, ja? Un iesakām arī tie, kas gaļu nē. Man šķiet garšo pēc pelēkiem zirņiem. Pēc gaļas. No šitās paciņas var uztaisīt vismaz 5 pannas. Tā kā vesela ģimene var droši pārēst. Jau 11 gadus es aicinu cilvēkus pievērst uzmanību sēkliņai, jo tas ir īsts dabas brīnums, un jūs varat iekļaut sēkliņu katrā savā ēdienkartē. 7 gadus šis produkts ir zīmola Dabas spēks. Ēdat, varat virsū salātiem, piespienam, sviesmaizītiem un uzņemat Dabas spēku. Man jūs varat atrast tuvākajos tirdziņos, pieņemam individuālos pasūtījumus un mums sekojiet Draugiem LV lapā Dabas spēks.